Sākam, jā, labi. Sveicināti, dāmas un kungi. Diezgan, es teiktu, neparedzamā notikumā podkāstā. Mani sauc Kārlis Drone. Mani sauc Kārlis Palsāns. Es mācos Ogresvaldes ģimnāzijas 11. H klasē. Par sevi nedaudz pastāstīšu. Es esmu diezgan atvērts, runātīgs, komunikabls cilvēks, kuram patīk par jebko izteikties un kuram ir daudz intereses. Un tāpēc doma arī bija tāda, ka par šīm interesēm un idejām varam parunāt vairāk podkāstā, kas ir saistītas ar pašu kaut vai skolu, Ogresvaldes ģimnāziju, Ogres novadu un Latviju un pat pasauli. Un arī gribu izteikties pāris paldies vārdus. Gribu pateikt paldies Markusam Volim, šim arī uzņēmīgajam Ogresvaldes ģimnāzijas skolēnam, kurš pārtop ģeniālas idejas realitātē. Gribu pateikt paldies Albertam Vanagam, kurš šo realizēja un kurš ir vīrs aiz kameras. Un es gribu vēl lielāku paldies pateikt mūsu pirmajam viesim Kārlim Palsānam. Paldies. Tiešām liels gods būt pirmo reizi podkāstā, vispārīgi pirmo reizi kaut ko šādu darīt, un it īpaši ar savējiem, ar ģimnāzistiem. Un reāli prieks redzēt, ka mums ir džeki, ir super sataisījuši, uzņēmušies izveidot ģimnāzijas podkāstu. Man liekas, tas ir superīgi, un tiešām gods būt pirmajiem viesiem. Jā, Kārli, šis ir pirmais podkāsts ne tikai tev, šis arī pirmais podkāsts man, bet kā tev ir ar podkāstiem? Tev sanāk paklausīties vai kā? Man patīk paklausīties podkāsts, ja tajos varbūt aiziet kāds cilvēks, kurus zinu. Varbūt tie nav tik bieži podkāsti, tie ir radio ēterā, ir aizgājuši kaut kādi draugi mūziķi vai vienkārši aktīvisti. To interesanti ir paklausīties, bet podkāstu, man liekas, īsti nav neviens tāds, kuram es sakoju konkrēti visu laiku. Aha, jo es pats arī varu pateikt, es uz podkāstiem uzkāpu tikai nesen. Man iecienītākais ir Joe Rogan Experience, domāju, daudziem zināms. Jā, zināms. Un es atklāju tādu feature jaunu, kad, nezinu, te, kad es braucu vilcienā, autobusā vai kaut arī mājās mācos. Ja pirms tam es klausījos mūziku vai vispār uzliku, nezinu, YouTube vai TikToku, kas, protams, nav tas efektīvākais, bet uzliekot podkāstu, es teiktu, viss mainījās. Tā kā es varēju iegūt jaunas informācijas, uzzināt daudz ko un redzēt citu cilvēku perspektīvas, viedokļus daudz interesantāk, un tas mans vispār viedoklis par podkāstiem ir tā, ka tā ir labāka intervija. Ja mēs paskatāmies, kādreiz bija vienmēr intervijas, jā, tās ir daudz ļoti informatīvas, zinošas un tā tālāk, bet es teiktu, ka tas ir konkrētas, manuprāt. Tas ir ļoti konkrēti, tā, kad, un diezgan mākslīgi. Reku ir, piemēram, žurnāls vai vispār kaut kāds, kas... Jā, un reku ir sagatavot konkrēti jautājumi, konkrētas atbildes saņem, un tas arī viss. Un es teiktu, ka tieši tas podkāsta mērķis ir tāds, kad šo visu mēs dabūnam interesantā veidā, mēs pārveidojam interviju par tādu diskusiju un sarunu. Tieši tā, es gribēju teikt, ka tā ir iespēja savā ziņā piedalīties diskusijā, lai arī varbūt mēs tā esam tikai divi kārļi, kas te gudri runās, bet lai arī ko mums šodien te apspriestu, jo laiks vēl mums ir daudz, tas klausītājiem arī versijas diskusija, varbūt mēs aizķersim kādu interesantu tēmu, aizķersim kaut kādu aktualitāti, tā kā tā ir tā podkāstu burvība, par ko es tev noteikti absolūti piekrītu, ir tas, kad cilvēks sarunājas, cilvēkiem patīk klausīties, viņiem patīk dzirdēt, kas notiek, kā citi domā, tā kā tur tā ir sava veida burvība, un līdz ar to ir mans jautājums, kas ir šodien podkāstā? Kas ir šodien podkāstā? Šodien podkāstā nedaudz parunāsim vispār par tevi, Kārli, jo es teiktu, ja jebkuram Ogresvaldes ģimnāzijas skolēnam pajautāt, kas tad ir mūsu skolas galvenā seja, tad es domāju, jebkurš atbildētu par tevi, Kārli. Un es domāju, arī jebkuram būtu interesanti paklausīties jaunietim, arī nejaunietim, nedaudz vairāk par tevi, varbūt tavu skatu punktu. Un varbūt kaut kādu day in the life tu varētu pastāstīt nedaudz vairāk, kāda tev ir ikdiena.
Es domāju, tas būtu ļoti interesanti. Un vairāk es teiktu, ka tieši par tavu varbūt pašpārvaldes prezidenta kandidatūru. Un varbūt pastāstīsi man, kādas tev vispār bija domas, kāpēc tu izdomāji kandidēt par Ogresalas ģimnāzijas pašpārvaldes prezidentu? Tas sākās, manuprāt, tas iesākās diezgan sen. Tas, ja nemaldos, iesākās ar to, ka kādā 8. klasītē es pievienojos Ogresalas ģimnāzijas korim, kurā tajā brīdī gāja, mani un manu klases biedru pieņēma, tāpēc, ka mums džekiem notika balss lūzums ļoti ātri, tāpēc mums varēja paņemt ģimnāzijas korī. Un mēs tur divi, cik mums bija 14 gadnieki, mēs esam ievilkti starp 17, 18 gadīgajiem. Mums bija likās, wow, tā ir štēle starp lielajiem koristiem. Un tajā laikā bija tā, ka tie, kas gāja korī, tā liela daļa arī visu pārējo darīja. Viņi gāja pašpārvaldēs, darīja tur dejošanas, citas aktivitātes, citas interešu izglītības, kas, man tur kā 14-gadīgam bērnam redzot, ko viņi dara, man likās, tas ir tik ārkārtīgi stilīgi. Un tad, kad tas brīdis pienāca, kad es sāku iet 10. klasē, 21. gadā, tad parādījās tāda iespēja. Tas, lai gan bija gads taisni pēc Covid, mēs neko nezinājām, kas būs, kā būs, jo tikko bija noticis kaut kas, vienreizējs mūsu dzīvēs Covids, crazy. Bet, es teiktu tā, es izmēģināju kaut ko pavisam jaunu, kam es īsti varbūt neticēju, ka es to spēju, un tas ir... Tas caur visādiem, kā teikt, trials and error, caur visādiem veiksmēm, neveiksmēm, ir nonācis pie tā, kas tas tagad ir. Tā kā... Jā, kādas tu teiktu? Es domāju, tas būtu diezgan iespaidīgs vispār sasniegums katram skolānam, kļūt par prezidentu. Un, tomēr tev tā kā jau ir 12. klase, kādas tu teiktu varbūt nākošajiem Ogresalas ģimnāzijas skolāniem, kādām īpašībām vajadzētu būt, lai varētu kandidēt par prezidentu? Es noteikti teiktu, ka viens ir, tam cilvēkam ir jāmāk plānot savus laikus, jo tā pašpārvaldes lietas, ja tu tiešām uzņemās un gribi visu darīt, visu mēģināt, ir jāmāk plānot savus laikus, lai to visu paspētu un visu izdarītu laicīgi. Otrs ir cilvēks, kam tas rūp. Cilvēks, kas ir savas skolas, varētu teikt, tā patriots. Tas, kuram rūp savas skolas, gan ikdienišķā dzīve, gan imidžs, varbūt ārpus skolas un tādām lietām. Tagad tas noteikti ir cilvēks, kuram nevis tas šķiet tikai kā kaut kāds tituls, kā popularitātes konkursā esmu uzvarējis un esmu tagad skolas prezidents vai prezidenta, bet tas, ka es tiešām arī gribu kaut ko ar to panākt. Jā, Kārlis iet 12. klasē. Es domāju, arī citiem interesē, kas notiks tev pēc Ogresalas ģimnāzijas, vai ir kaut kādi plāni, kaut kādi novirzieni vai kā? Jā, man īstenībā runājot par šo, pagājušajā nedēļā ienāca superīgas ziņas pieņemtas universitātē, kurā es gribēju tikt. Es turpināšu savu mācību gaitu Rīgas juridiskajā augstskolā un studēšu likuma un diplomātijas programmā. Likuma un diplomātija. Interesanti, jā. Varbūt nedaudz vairāk paskaidrosi novirs izvēli. Novirs izvēle varbūt ir dažiem šķistu loģiski, kāpēc dažiem nešķistu. Es absolūti nevēlos būt jurists. Tā nav mana sapņu profesija, bet man ļoti uzrunā tas, cik jurisprudences izstudēšana attīsta loģiku, loģisko domāšanu, problēmu risināšanu un komunikāciju un tādas lietas. Un tas, manuprāt, noderēs dzīvē jebkurā darba vietā, kur tu dosies, vai tas ir savs bizness, vai tu ej kaut kur strādāt. Jurisprudence ir kaut kas tāds, ar ko, man liekas, visi saskarās, un ja tu to zini, tad ir vispār ideāli, bet tā ir viena puse. Otra puse tam ir tas, cik ļoti man arī interesē savā ziņā politika un starptautiskās attiecības. Un tāpēc man vienkārši uzzināšana par Rīgas juridisko augstskolu un taisni šo programmu likums un diplomātija nāca perfektā lieta, jo tas, ka viņiem ir diplomātijas novirziens, jo man ļoti interesē, sapņu darbs droši vien būtu kaut kas saistībā ar ārlietu ministriju.
Tas, man liekas, izklausās ir superīgi pārstāvēt savu valsti citur pasaulē un būt valsts vārdu nesējam kaut kādā savā sfērā. Aha, jā, interesanti. Tādā gadījumā, reku augstskolā esi ticis, varbūt, nezinu, esi padomājis vai kā, vai vismaz vēlētas, kur tu redzētu sevi pēc 10 gadiem? Šis ir jautājums, ko man ir vienmēr grūti nākusi atbildi. Man ir grūti sev iedomāties kaut vai pēc gada. Es tiešām nemācēšu pateikt, kā man būs, cik man dzīve traki vai netraki izvērsīsies, kāda tā izskatīsies pēc gada, jo es esmu ievērojis to, cik daudz dažādas lietas man dzīvē notiek spontāni. Nevis sliktā ziņā, ka kaut kas slikts notiek, bet tik daudz dažādu piedāvājumu atnāk un iespējas, kuras izmantoju, un tās iespējas novad pie kaut kā jauna, un tad tas tā nedaudz palēnām būvējis, un tad tu pēc gada attopies, un tu esi pavisam savādākā situācijā, nekā tu biji pirms gada. Tāpēc viss, ko es gribu un ceru, ka es sev redzēšu pēc 10 gadiem, ir vēl joprojām laimīgs un darīšu to, kas man patīk. Jā, labi, neskatīsimies tik tālu, bet tā kā drīz beigsies 12. klasē, tev pēdējā vasara, vai ir kaut kādi plāni tev uz vasaru, vai? Pēdējā vasara, jā. Tas slavenais teiciens, pēdējā vasara jau pa lielam ir gandrīz izplānota. Labi, varbūt augusts vēl ir brīvs, jūnijā vēl ir pašā sākumā ir kādi eksāmeni, tad ir dzimšanas diena, tad ir Jāņi, tad ir nedēļa bišķīt streiķīts brīvs, tad ir jau jūlija sākumā izlaidums, tad uzreiz pēc tam ir dziesmu svētki, tad uzreiz pēc tam ir festivāls fāze, kurā es strādāju, tad uzreiz pēc tam ir nometne, un tad augusts ir bišķīt atpūsties, un tad ir, pēdējā vasara jau ir tiešām cenšos izmantot pilnībā, jā. Jā, izplānots. Tā kā es pats tevi vēl nelīdz galam tik ļoti pazīstu, un tagad runājot ar tevi, es tevi iepazīstinu, bet es dzirdēju, kad tu biji apmaiņas programmā uz ASV. Kāda tev tur bija pieredze, un varbūt vai tas kaut ko mainīja tevi kā personu, vai kāda tev bija tā pieredze? Tā pieredze man personīgi bija tā, kas mani pozitīvi ietekmēja visvairāk. Tas ir, kā teikt, tāds life-changing experience bija. Jo man 10. klasē, tad, kad mani pieņēma, es vispār nesapratu, kas tas būs un cik grandios tas būs un kā tas izvērtīsies. Un tikai tad, kad tas notika un kamēr tas notika un tad, kad tas beidzās, es sapratu, cik tas, vienreizēja pieredze un cik daudz labu lietas no tā ieguvu, cik daudz personīgos kaut kādus skillus es no tā uzzināju. Vienkārši dzīvē, pa lielam manuprāt, tu saprast stādītos priekšā tas, cik traki būtu aizbraukt uz veselu akadēmisko gadu pavisam citā pasaules nostūrī, dzīvot pie svešiem cilvēkiem, iet svešā skolā, tu nezini, tur neviena tev mamma un tētis ir zvana attālumā, bet viņiem ir 8 stundas atšķirība, tā kā tu viņiem dienas vidū nevari piezvanīt un pasūdzēties vai kaut kas tam līdzīgs, tā kā tas savā ziņā mani iesvieda tādā dzīves realitātē un lika iemācīties izdzīvot. Ir iemesls, kāpēc tieši ASV, Amerika? Ja godīgi, nē, man nebija tāda iespēja, kas varēja izvēlēties valsti vai atrast programmu un izvēlēties programmu. Tā mana atrašana ar to programmu man to atsūtīja mamma. Tas bija 9. klasē, jo es pirmo reizi mēģināju 9. klasē tikt un es netiku. Un tad tā kā to programmu sauc nākotnes līderu apmaiņas programma, man vienkārši ienāca galvā tāda doma, ja varbūt es tā kā mēģinu vēlreiz un esmu neatlaidīgs, varbūt tad viņi to tā kā redzētu kā plusu. Kas to lai zina, varbūt tā arī bija, bet jā, tā konkrētā programma ir caur ASV vēstniecību un caur ASV valdību sponsorēta, tā kā tur nebija izvēles vai Amerika vai citas valsts. Tas mums kaut kā vienkārši liktenis sapinās, un tad jā, sanāca tā. Kur tev tieši sanāca ASV pabūt? Kur tieši mācījies? Pabūt man sanāca diezgan daudz kur, bet es pats dzīvoju Teksasā.
Es dzīvoju pašā Teksasas vidienē, laukos, reālākajos laukos. Manā vidusskolā mācījās 86 cilvēki. 86, tā ir 9. līdz 12. klase. Nu, pa lielam katrā klasē kaut kādi 20 cilvēciņi. Un es dzīvoju uz rančo. Mums bija kārtīgi Teksasas ģimenīte. Viesteicis bija superīgs, strādīgs cilvēks. Vairāk uzņēmumu, rančo, 9 zirgi, 3 longhorni, 2 govs, 2 ēzeļi, 5 suņi un visādi citi dzīvnieki un viss tas īpašums, kas jāuztur. Tā kā, jā, tāda pavisam pretēja pieredze, kā kaut kas šeit ir Latvijā vai Eiropā redzēts un pieredzēts. Jā, apciemos vēl Teksasā. Es ļoti ceru, ka tas varētu nākt tuvākajā laikā. Vienīgais, kas stāv ceļā, ir tas, ka tas ir ļoti dārgi. Tas ir vienkārši otrā pasaules malā. Varbūt saskatīja arī kaut kādas lielākās atšķirības starp Teksasu un vispār Latviju. Gan par vidi, cilvēkiem, visu. Vide, jā, kā daba kā tāda Teksasā ir ļoti atšķirīga, bet, nezinu, piemēram, es biju uz Indiānas štatu, kur daba ir pa lielam 1:1 ar Latviju. Izskatījās ļoti līdzīgi, bet cilvēki arī viņiem ir, man patīk salīdzināt Ameriku ar Eiropu, tikai iedomājas, vienkārši katrs štats kā sava valsts, protams, viņiem nav pašiem savu vēsturu un kultūru, viņiem viss tas ir viens, bet katrai pusē ir savu veidu cilvēki, savu veidu domāšana, savu veidu vērtības. Maniem cilvēkiem, vismaz manai ģimenei, viņi bija ļoti lieli ģimenes cilvēki, viņi rūpējās viens par otru ļoti, atbalstīja visur. Tas ir tāda, man liekas, tāda neparasta pieredze mums to šeit Latvijā dzirdot, piemēram, visās sporta spēlēs un visās lietās, kas bija, kur es piedalījos, kur manas abas māsas piedalījās, viesmāsas, abi vecāki, vecmām un visi ģimeni brauc skatīties tās spēles. Basīts vai kas cits tas bija. Tā kā viņi ļoti tādi ģimeniski un mīloši cilvēki ir. Jā, kādos tev sanāca vēl štatos pabūt, un varbūt tev kāds paliks sirdī kā kaut kāds mīļākais, vai atmiņās ar kaut ko, kas tev atstāja kaut kādu iespaidu? Viens tāds smieklīgais un viens tāds nopietnais stāsts bija Memphisā, un tur es redzēju pasaules 7. lielāko piramīdu, kas ir Brass Pro Shop. Tas ir makšķernieku veikals, kas ir milzīga piramīda, un tā skaitās kā pasaulē 7. lielākā piramīda. Un viņa ir milzīga, viņa ir zaļa stikla ēka. Un tad droši vien sirdī tuvākais bija Washington DC, pati galvaspilsēta. Tur es pabiju 3 reizes, 2 bija caurbraucot, bet viena bija man apmaiņas gada vidū. Es tiku tur uz apmācībām, kas bija saucās Civic Education Week, kur mēs pa lielam apguvām par to, kā strādā ASV valsts vienkārši šī vadība, valdība un kā cilvēki tur darbojas. Mēs pabijām vienkārši skaitās ēnot un apskatīties, kā strādā cilvēki visās lielajās ASV valdības ēkās, ja viņiem ir tas Baltajā namā mēs nebijām, bet viņiem ir tas Capitol Hill, tā ēka, ko jūs visi esat redzējuši, tāda milzīga kupola, balta ēka, un viņai visas kvartāls apkārt, visas ir kaut kādas arī valdības iestādes ar konkrētiem nolūkiem, konkrētām lietām. Mēs palielam nedēļu pa turieni visur dzīvojāmies, un tas interesantākais bija tas, ka viņas tās visas ēkas ir savienotas ar pazemes tuneļiem. Tā kā gariem, milzīgiem tuneļiem tu staigā pa tādu šauru tunelīti, to pēkšņi pa labi pavarās kaut kāds restorāns, kas ir tikai visiem tiem darbiniekiem. Tu ej, un tad nonāc līdz kaut kādai kafejnīcai, kāda John F. Kennedy kafejnīca, kas ir 60. gadu stilā. Tā kā tas bija tāds diezgan mind-blowing experience. Kalifornijā ir sanācis pabūt vai... Nē, diemžēl nē, bet man diezgan daudz draugu bija Kalifornijā, gan Čehi, gan Slovāki, gan, manuprāt, arī viens latvietis bija Kalifornijā taisn manā gadā.
Jā, es pats arī esmu pabijis vairākas reizes Amerikā. Es teiktu, ka tieši kā latvietim man vislielāko iespēju atstāja Kalifornija, kur, ja mēs paskatāmies paši ziemeļi, Kalifornijas arī tā vide ir diezgan līdzīga, bet tad ir tie paši arī dienvidi, Losandželosa. Jā, Kalifornija, man liekas, ir tāds visdažādākais dabas štāts. Jā, tāpēc tas arī pēc manas pieredzes man tas atstāja tādu lielu iespēju. Pilnīgi cita vide, it īpaši Losandželosa. Un man bija jautājums, kā tā pati Teksas, ir zinām ar kaut kādiem, nezinu, tur rednekiem vai kā, vai varbūt kaut kādu stilā vai kā tev kaut ko atstāja kaut kādu iespēju, vai kā, jo arī es domāju, ja katrs Ogresvaldes ģimnāzijas skolāns arī pastāst tevi, tu esi atpazīstams tieši ar savu stilu. Jā, tas stils kaut kā ir nācis vienkārši eksperimentējot laiku pa laikam, bet noteikti Teksas ir kaut kā mani ietekmējusi. Teksasā viena pirmā lieta, kas man ir ietekmējusi, ir skatīties uz to, kādā garumā cilvēkiem ir bikses, jo pa lielam mums visiem šobrīd kājās ir plūdu bikses. Viņiem jebkas, kas nekarājas pāri papēdim, džīnsi vai bikses, viņiem tās skaitās plūdu bikses. Tāpēc, lai nesaslapinātu bikses, tad, kad ir plūdu Teksasā. Jo viņiem ir ļoti interesanti tie visādi kauboja dreskodi. Piemēram, viens no visinteresantākajiem, viņiem džīnsā, pareiza garuma džīnses ir tādas, kas nokrīt līdz zemē un sakrunkojas pie potītes vismaz 3 reizes. Tad tu esi atradis pareiza garuma džīnses. Kur teikt labāk, ģērbs Latvijā vai ASV? Es domāju, es ASV redzēju tikai tādu īstu kauboju stilu lielākoties un tādu country stilu, tāpēc es teiktu, priekš mūsdienīgā stila noteikti dzīvojot pa galvaspilsētu, dzīvojot pa Ogri, tad stils mums jauniešiem ir daudz modernāks. Jo, tu droši vien pats esi redzējis tos visus stereotipus, kur uz skolām nāk treņuškās vai tajās pidžamās. Tas tā tiešām ir, tur īsti nav nepieiet tik brutāli un oficiāli pie ģērbšanās. Par ko viņi arī, starp citu, mani ļoti, nevar teikt slavēja, bet abrīnoja par to, ka katru dienu es tā kā centos saģērbties. Tā kā es centos padomāt par savu outfitu vai kaut ko tam līdzīgu. Lai gan tas vienkārši bija kaut kādi vienkārši šorti un smukāks krekliņš, tas nozīmē, ka es vienkārši neatnācu pidžamā un tēkraklā un kroksīšos. Par stereotipiem, ir dzirdēts, bet man bija jautājums arī par tavu mūziku. Varbūt pastāstīji, kādu mūziku ikdienā klausies, varbūt arī vai ASV atstāja tev kaut kādu iespaidu vai kā? Jā, ASV atstāja iespaidu, man ļoti iepatikās country mūzika, varbūt tāda vecāka country mūzika. Man netik ļoti patīk tā populārā, tā kas jau pārmijās ar tādu popu un tādiem popsīgajiem gabaliem. Patīk tāda klasiskā, nezinu, kas ir droši vien, varbūt zina Johnny Cash, tādi leģendāri cilvēki. Tā kā tāda mūzika, bet tā ikdienā es ļoti daudz klausos roku, vai tas ir latviešu 60. 70. pat latviešu klasikas arī visas, kas ir Raimonds Pauls un citi. Jaunā latviešu mūzika, par cik es darbojos festivālā Fāze, kas ir jaunās latviešu mūzikas festivāls. Mums tas, protams, ir jāpārzina. Kā organizatoriem es uzskatu, ka Latvijā ir ļoti daudz fantastiski jaunie mūziķi. Mūsu vecumā jaunieši bliež ārā tik kvalitatīvu mūziku un tik super klausīties. Bet es klausos visu kaut ko pa bišķiņam. Man patīk tas, ka esmu izveidojis to savu gaumi tādu, ka, ja tā ir kvalitatīva mūzika, tad man viņa patiks. Vai tas ir reps, vai tas ir metāls, vai tas ir reāli smagais metāls, vai tas ir roks, vai tas ir kaut kāda klasiskie gabali, vai tas ir džess vai blues. Tā kā mūzika kvalitatīva ir laba. Jā, es pats teiktu, man ir līdzīgi. Es teiktu, es klausos visu, sākot arī no kāda ASV country music līdz pat arī latviešu kādam šlāgerim. Bet arī pirms tam, kad ar tevi šodien satikos, tu pieminēji Nirvanu, vai tev ir kaut kāda mīļākā grupa vai izpildītājs vai kā, kas tev ļoti bieži klausies? Tas gan ir labs jautājums. Tagad būtu jāpaskatās, kas ir manā playlistā vienkārši visvairāk, bet mans minējums, ka es vienkārši zinu, ka man playlistā ir ļoti daudz Arctic Monkeys, bet man gan vairāk patīk viņu pirmais vai otrais albums, tie tādi nedaudz alternatīvāki. Kas vēl?
pārējie. Man ļoti patīk YouTube. Tas arī diezgan labs. Viņiem, pāris dziesmas no viņiem man ļoti, ļoti ir pie sirds. Man no latviešu mūziķiem man ļoti patīk tepat. Viņi tikko bija Supernovā, gandrīz tika Eirovīzijā, bet viņi ir manu draugi, ļoti talantīgi jaunie mūziķi, ļoti kičīgi forša mūzika. Kas vēl, arī vēl no jaunajām grupām Revolvika, The Tunes man ļoti patīk. Tas ir tāds roķīgais latviešu roks, jaunais roks, kas ir reāls super mauts. Tā kā, jā, visādi tur ir. Jā, nedaudz vairāk arī par taviem hobijiem. Pieminēji dejošanu, varbūt kaut kas ar sportu. Kā tev tas vienmēr ir gājis līdzi šie hobiji vai kā? Hobiji ir bijuši daudz un dažādi. Man tās intereses ir nākušas un gājušas, kā teikt, jo vienmēr ļoti ņēma pie sirds to, ko man tētis teica, ka ir ļoti, ļoti vērtīgi paplašināt savu redzes loku, pamērcēt kāju visādos ūdeņos, kā teikt. Un jā, tas viss sākās ar to, ka sāk iet basketbolā 5 gadu vecumā, man liekas. Un tad nāca skolas laika, un tad sāka iet mākslas skolā un mūzikas skolā. Protams, mazam būdam man likās, priekš kam, nafig, nav vajadzīgs, taču māma teica, man taču nepatīk, priekš kam jūs man spiežat tur iet, un tas pa lielam tā arī gāja līdz kādai 6. klasē, un tad tikai uz tām pašām beigām, tad, kad tev tiešām jau kaut kas reāli sanāk. Protams, no mākslas skolas gan aizgāja, tāpēc, ka vienkārši laika nepietika man izvadāt uz visu, bet mūzikas skolās paliku, un tad uz beigām reāli parādījās interese tajā, ko es daru. Sapratu, ka patīk, un tad tas ir bijis arī ar visām lietām. Sapratu to, ka ir vērts izmēģināt, sāku kaut ko mēģināt, fotografēšana, filmēšana, koros, dziedāšana, kas vēl tās patas vienkāršākās lietas, kas kaut kādas video spēles, kas patīk paspēlēt. Tā jau tāda klasiska lieta, ko daudz dara. Tā kā, jā, viss kaut ko ļoti patīk darīt un izmēģināt. Kaut kāda mīļākā video spēle varbūt? Es esmu tas cilvēks, kas ir iesācis spēlēt video spēli vienu sen atpakaļ, un es turpinu vienu to pašu, un droši vien tās topiņā ierindojas Rocket League. To es vēl joprojām uzspēlēju ar savu draugu Kristapu, tāpēc, ka tās vienīgās spēles, kuras mēs vēl mākam spēlēt kaut cik. Bet kādreiz ļoti Rainbow Six Siege ļoti patika ar klases biedriem uzspēlēt. Tie bija super. Covid laika kaut ko naktīs spēlēt līdz 4 rītā. Apex Legends. Tādas, kā teikt, mainstream spēles. Es nebiju nekāds tur dziļais gamers. Man bija tikai viens mans savs Xbox, un es biju laimīgs ar to, jā. Jā, tu vairākas reizes minēji par Covid laiku. Kā tev tas kaut kādu, nezinu, iespaidu? Vai tev bija grūti vispār pārvarēt tos laikus, vai tev tieši bija pretēji, ka tu izbaudīji to un spēlēji video spēles vai kā? Es nezinu, man liekas, mēs varam piekrist, ka tas varbūt bija vienkārši diezgan, ne? Kā tev bija? Ir tā, man bija labi, bet vienkārši es teiktu, ka nebija. Es ļoti daudz varu pateikt noslinkoju par skolas vispār bija aizmirsts. Protams, jā, tā kā mājās arī, skolu visu tur pabeigt, visu ir vieglāk, bet saskāros ar daudz problēmām, un kaut arī par tām pašām video spēlēm. Tolaik ļoti uzpauka man, es teiktu, vispār tā vidējais stundu skaits dienā, un man tolaik bija vispār visu laiku mācības, hobijus, es pats trenējos futbolā tolaik, man bija grūti visu to savienot, tā kā es teiktu, ka man tieši Covid laiks nebija tas vienkāršākais, bet man tas bija pilnīgi kaut kas jauns, un es pat brīžiem izbaudīju arī. Tad man varbūt bija nedaudz, gan es varu piekrist, gan nepiekrist, man varbūt bija tā, ka tam visam notiekot, mēs ar ģimeni pa lielam pārvācāmies uz laukiem, jo mēs esam 3 bērnu ģimeni, mēs dzīvojam mazā dzīvoklītī, mums Covid laikā te ogrē mēs būtu viens otram galvas noplēsoši no tā, ka ir par maz vietas. Un tāpēc mēs pārvācāmies uz laukiem, un es pa lielam 4 mēnešus nodzīvoju laukos, gandrīz
gandrīz nevienu brīdi nesatiekot nevienu, izņemot savu ģimeni. Protams, tas bija tā nedaudz sāpētai sociālajai dzīvei, bet tas bija arī tas laiks, kad man uznāca nenormālākā garlaicība un es sāku eksperimentēt ar hobijiem. Es sāku eksperimentēt ar kaut kādu fotogrāfiju. Ak, Dievs, es vēl joprojām atceros, ka es sāku kaut kādus taisīt, editot savus Instagram postus, tur interesantos šausmus. Bet tas bija tāds laiks, kad es iemācījos pārvarēt savu to, ka ir garlaicīgi ar visādām lietām. Protams, to piekrīt mācībās nenormāls slinkums. Mēs vēl tajā brīdī pa lielam mazi bērni. Mums pasaka attālināt caur datoru skolotājs, tev ir jāizdara un tas. Kurš no mums ies un to darīs? Tā, man liekas, pa lielam lielākā daļa no mums izspruka cauri tajā Covid laikā, bet jā, kā tu teici, gan kaut kādu savu plusi, gan mīnusu. Jā, nedaudz vairāk konkrētāk par tavu hobiju. Basketbolu dzirdēt no 5 gadu vecuma jau interesē basketbols, un es domāju, ja mēs padomājam par jebkuru valsti un basketbolu, tad tieši ar Ameriku saistās, un vai tev sanāca arī trenēties vai spēlēt basketbolu Amerikā, un varbūt kā tas atšķiras vai kā? Jā, man basketbols vienmēr ir bijis tāda sirdslieta, jo tas ir sports, ko es ļoti izbaudu spēlēt. Lai arī es atzīstu, es nekad neesmu bijis izcils vai kā piemērs vai ļoti labs spēlētājs. Man vienkārši vienmēr esmu izbaudījis spēlēt basketbolu, lai arī kāds tas līmenis man būtu. Un tajā gadā, kad mani pieņēma apmaiņas programmā, tas bija gads, kad es salauzu potīti taisni uz vasaru, jo es izlidoju augustā, un es māja beigās salauzu potīti, es biju uz kruķiem līdz jūnija beigām, tāpēc man tā fiziskā forma bija briesmīga, un man jau pa lielam sāka nākt domas galvā, pa lielam es redzu, ka es tulīt gadu būšu projām, man nav apsolīts, ka es vispār dabūšu tajā Amerikā uzspēlēt basketbolu, jo mēs zinām, kāds līmenis jebkuram sportam ir Amerikā. Un, kad, pa lielam, ja es to gadu vēl nenospēlēšu, tad no jebkādas basketbola karjeras ne karjeras, bet trenēšanās un tikšanas atpakaļ līmenī, kad es atgriežos, es varu atvadīties. Bet, kā gadījās, kā ne, tā mana mazā niecīgā skoliņa bija viena no top basketbola skolām visā Teksasā. Jo viņiem ir Amerikā, viņas, kā zinu, visi sporti, visas lietas ir saistītas ar skolu, viss ir skolas vārdā. Un skola sauca Huckabee Independent School, un mūsu komandas visas sauc Huckabee Indians vai Huckabee Lady Indians. Un viņas dalās tādās līgās, visas tās starpskolu līgas ir tādas pēc tā, kāds ir skolas izmērs. Viņas iet no 1A līdz 8A, dažos štatos pat. 1A ir pa lielam līdz 150 skolēniem vidusskolā, tad tu skaities 1A līmenī, un 8A līmenis jau ir pa lielam 6000 skolēni. Un tas ir tas līmenis, tur, kur jau pa lielam jebkura sezonas spēle, tur ir piepildīta arēna Rīga gandrīz, varbūt tas bija šī pārspīlē, bet puse arēnas Rīga piepildīta uz sezonas spēli, tur ir televīzija vairāk, tur ir visi tie sporta kanāli, filmē tavu spēli, bet nē, mēs bijām mazajā līgā. 1A līgā, un jā, man tas bija nenormāls atvieglojums, kad es uzzināju to, ka es dabūšu uzspēlēt Amerikā basi, jo pirms es uzzināju, kur es braucu, ka taisni uzreiz, kad es uzzināju, kad es braucu, jo es uzzināju, kur es lidoju 2 nedēļas pirms izlidošanas. Tas bija tāds bišķīts šoks, jo visi pārējie, mēs bijām 20 latvieši, visi pārējie latvieši bija uzzinājuši jau apmēram mājas, jūnijas, kā vēlākais. Viņi jau bija sazvanījušies ar viesģimenēm, sapratuši, kur dzīvos, kāda ģimene, kāda skola, kāds suns, kāds kaķis, kāds rajons, kāda oma, viss pārējais. Un es tur dzīvoju tāds, man pēc 2 nedēļām ir jāizlido. Varbūt es zināšu arī, kur man ir jālido. Bet tas iet ar tavu personību. Reka, tu saki, ka tu spontāns vai kā, un tā jau arī, es teiktu, ir laba pieredze, kad tu gaidi, un tev nav, un kad pēkšņi tev iedod šo ģimeni. Tas trenē pret to stresiņu bišķīt, jā. Jā. Un par basketbolu, tu minēji, kad rekur ļoti augstā līmenī tev bija skola.
kā tu teiktu, kas ir tā atslēga? Tur treneri ir ļoti labi, vai kaut kā vispār tās spēles gaita, vai kas ar ko tur? Viens ir noteikti finansējums, jo lai arī tā mūsu mazā skoliņa bija nekurienes vidū gandrīz un super maza, viņa palielam bija tikpat krūti, cik mūsu ģimnāzija. Un tādas skolas ir daudz. Tāpēc viņi ir independent school. Lielākā daļa visas ir tādas, kas nav privātas skolas. Viņām par visām spēlēm, kas viņiem notiek, viņiem nāk visas tās ģimenes, maksā biļetes $15. Nu, iedomājies, tev atnāk uz sezonas spēli. Sezonā vairākas spēles, tev atnāk uz vienu spēli, tur 100 skatītāji, visas ir ģimenes, bet visi ir samaksājuši. Nu, tur viņiem ienāk tā naudiņa. Tā viņi sapelnās, un viņi ir nodrošinājuši visiem tiem skolēniem tās iespējas, sporta zāles, treniņu zāles, visas aparatūras, tur visu pārējo. Lai trenētos, treneri arī ir vienmēr ir tādi deksmīgi par to, ko viņi dara. Tādi ļoti, ļoti lieli, ar lielu motivāciju treneri. Viņiem arī ir ļoti fantastiski piekopts. Vismaz manā skolā bija visas tas team building aktivitātes. Mums bija katru otro nedēļu, bija katram jāhausto komandas vakariņas pie sevis mājās, un tas vienkārši uzlabo to komandas garu. Padara, iedod to prieku to darīt, un tas to pārvērš no uzdevuma, kā man liekas, kas ir lielākā problēma Latvijā, kāpēc daudziem jauniešiem varbūt nepatīk kaut ko darīt, ir tas, ka viņiem tas treneris vai skolotājs to ir pārvērts par uzdevumu. Es to pasaku, kā tev tas ir jādara. Es nezinu, ļoti, ļoti stingrs, nekad nepasaku, man liekas, tev šitais reāli labi sanāca. Tas tev reāli iedod kaut kādu morālu to būstiņu. Un viņi izdzīvos tā, viņi padara to, kas mums ir pienākums, viņi to padara par izklaidi, un ar to izklaidi viņi sasniedz daudz ko, jā. Kā tev bija, vai tev saskāries ar problēmu, ka šī valodas barjera, vai kā tev bija ar angleni, vai tu jau uzreiz brīvi? Es domāju, man angļu valoda īsti neuzlabojās, tādā ziņā kā vārdu krājumā, man vienkārši tā nāca, pēc Amerikas viņa nāca naturālāk. Man daudz vieglāk ir domāt un runāt angliski, bet tā kā jau vārdu krājums tas nemainījās, man pat vietējie tie džeki skolēni, kuri man pēc tam bija ļoti tuvi draugi, viņi pirmajā dienā domāja, ka esmu kaut kāds tā kā substitūts skolotājs, aizvietojošais skolotājs vai kaut kāds students no tā kā augstu no ziemeļiem, kaut kādiem ziemeļu štatiem, jo manai angļu valodā ir tāds izteikts ziemeļu akcents. Man nav, viņiem ir tas viss tādi tādas visas skaņas ir Teksasā un visos dienvidos, tad ziemeļu skaņas tā kā mēs parasti runājam angļu valodu ar mums, un ar angļu valodu problēmas nebija, ne? Jā, tu pieminēji substitūtu skolotāju, aizvietojošo, un kāda ir lielākā atšķirība, vai tu saskatīji vispār atšķirības, vai kopumā vispār tā sistēma ir līdzīga tieši izglītības saturā? Labi, mēs varam paņemt Ogrisalas ģimnāziju, piemēram, skolu Teksasā tev. Daudz savādāks princips, lai arī ir visi tie stereotipi, ka amerikāņi ir stulbāki vai kā tur daudz citi saka, tas ir, tur, protams, kā jau mums arī nav visa sabiedrība ļoti gudri, mums arī daudz ir cilvēki, kuriem nav varbūt bijušas spējas vai vēlmi izglītoties, viņiem ir tāpatās, bet viņiem arī parastā sabiedrība ir ļoti inteliģenti cilvēki. Bet viņiem tā izglītības sistēma tiešām ir savādāka. Viņiem, kā jau viņiem nav izglītības ministrija, viņiem katrs štats virzās pa lielam pēc savām kaut kādām regulām, un tad varbūt pat katrs novads virzās pēc savām regulām, vai katra skola dažreiz tā dara, un tad viņiem tā visa pieredze daudz personificētāka, manuprāt. Viņi ļoti koncentrējas, viņiem ir tā iespēja izvēlēties savus priekšmetus. Man liekas, tas ir tas iemesls, kādēļ viņi jau pa lielam 9., 10., vēlākais 11. klasē jau zina, kur viņi studēs un kur augstskolā ies, un viņi jau ir tā kā pieteikušies. Kas ir tas, kas ir mūsu varbūt lielākais klupšanas akmens, tas, ka daudzi ir 12. klases vidū vai jau beigās, bet vēl joprojām nezinu, ko darīs. Jā, tā kā tev ir diezgan daudz intereses un esi mācījies dažādās vidēs, varbūt tev ir kaut kādi mīļākie priekšmeti vai
Vispār, ko tu labprāt skolā apgūst un varbūt arī mājās papildus vai kā? Man ļoti patīk jebkurš priekšmets, kurā var diskutēt. Man patīk runāt, tāpēc varbūt vai runāt par reālām lietām vai kaut ko tam līdzīgu. Tāpēc varbūt man nepadodas matemātika tik labi vai fizika nepadevās vai ķīmija. Es neesmu tas spilgtākais piemērs labam skolniekam, teicamniekam. Tas noteikti nav bijis īsti nekad, atzīšos godīgi, īsti nekad mans top prioritāte, jo es diezgan agri saskatīju to, ka es neesmu tajā tik spējīgs kā pārējie, un ka man ir tās savas nišas, kurās es varu izcelties, tāpēc es jau tagad cenšos koncentrēties vairāk uz tām nišām, kas manuprāt, sanāk labāk, un kas, manuprāt, varbūt var aizvest mani tālāk nekā labākas atzīmes matemātikā vai citur. Bet atbildot uz tavu jautājumu, tas, ka jebkas, kur var diskutēt, man ļoti patīk vēsture, sociālās zinības, politika man arī patīk interesēties par situācijām. Tas nav tikai politika par saimas lietām, tas ir politika arī skaitās par to, kas notiek, kas tiks realizēts un kādas ir situācijas pasaulē, ko mēs zinām, ka ir ļoti saspringta un sarežģīta situācija pasaulē. Tā kā, tādas lietas man ļoti interesē un interesējos par to. Kādā tu novirzienāji Ogļssalas gimnāzijā? Tas ir tas smieklīgākais. Es mācos inženierzinātnēs. Jā, tāpēc es tā domāju, kaut kā tās tavs intereses un kāds tev novirziens kaut kā neiet kopā. Jā, man tas aizgāja tā, ka man vecāki ļoti spieda man uz to visu, uz eksaktējām zinātnēm, kas arī ir ļoti labi, jo viņi mani varbūt, es droši varu teikt, izglāba no tā, ka ja es būtu pēc 9. klases aizgājis humanitārajām, es būtu pavilcies līdzi visiem kaut kādiem čomiem vai džekiem, kas tur aizgāja tikai tādēļ, ka viņi vienkārši negribēja mācīties matemātiku. Jo mēs zinām, ka humanitārijas, ir mazāk matemātika, bet tur ir citas lietas, un tās citas lietas man tiešām interesēja, bet man vecāki tajā brīdī palīdzēja man izvēlēties, un es uzskatu, ka tas bija pareizi, jo es šobrīd esmu fantastiskā klasē, tā kā mana klase ir vienkārši brīnišķīgi cilvēki. Visi ir ar kaut kādu savu unikālumu, savām lietām kaut ko nodarbojas, un viņi visi ir akadēmiski ļoti motivēti, gudri un motivēti darīt citas visādas lietas. Tā kā tas, kam es visvairāk ticu, ir tas, ka tava atmosfēra, tavu apkārt esošie cilvēki un visas pārējās lietas ietekmē to, kāds tu esi un kāds to iznāc beigās ārā. Jā. Es pats, es mācos cilvēks un sabiedrība, bet, es teiktu, mums ir ļoti līdzīgas intereses. Man ļoti interesē politika, man ļoti interesē vēsture, ekonomika, sociālā zinības, uzņēmēja darbība. Un runājot nedaudz par politiku, es domāju, ka šie tādi maz jaunumi, bet tu kandidēsi pašvaldības vēlēšanās, varbūt nedaudz vairāk pastāsti par to tavu domu, ideju, kāpēc? Šī ir jauna pieredze man noteikti. Es vēl joprojām par to nevaru teikt taustos, bet cenšos saprast savu vietu tajā nedaudz vairāk un dziļāk, jo man, kā vēl joprojām vidusskolām, tas tiešām ir kaut kas jauns. Bet šī iespēja atnāca diezgan negaidīt un neplānot, un kā jau es iepriekš minēju, viss notiek diezgan spontāni, klik. Un es pievienojos šim sarakstam ar mērķi, un to galveno domu tas, ka, manuprāt, mēs jaunieši esam tomēr Latvijas, mūsu valsts vai arī mūsu novada vai pilsētas, mēs esam mūsu valsts nākotne. Mēs esam tie, kas būs pēc tam pie kloķiem, kā saka, vai tam līdzīgi, un vienkārši, manuprāt, šobrīd ir ļoti jāaktualizē to, ka mums jauniešiem, cilvēkiem ir vairāk tajā jāiesaistās, jāpasaka savs vārds par to, ko mēs gribam valsts labā vai to, kas notiek, un tādas lietas, un tāpēc ir jāsāk ar mazumiņu, ne mazumiņu, protams, bet ir jāsāk ar to. Ar kaut ko. Ir jāsāk ar kaut ko ļoti pareizi. Un tas ir mans mērķis, kāpēc es
šajā piedalos un pievienojos sarakstam, ir tas, ka es vēlos, lai šiem cilvēkiem, šo cilvēku lokā ir jauniešu pārstāvniecība. Es neesmu nekāds politiķis, es neesmu tajā pieredzējis un lietpratējis, es nevaru tur bīdīt lielās lietas, tur tagad celsim Ugrē universitāti vai celsim tur kaut kādu vaigo iestādi vai tur to darīsim. Ja man ir iedot tā vieta spotlightam, tad vienīgais, ko es ar to gribu darīt, ir aicināt jauniešus, protams, nākt balsot, izvērtēt, par ko balsojat, darīt, vienkārši būt sociāli aktīviem un atbildīgiem, jo tiešām visas lietas, kas notiek, balstās arī ļoti daudz uz mūsu pleciem. Mums ir ļoti, ļoti, ļoti liela iespēja un teikšana kaut kamā, jo tā problēma, ar ko es esmu saskāries un bieži redzu, ir tas, ka mums jaunieši ir demotivēti, ja varētu tā pateikt. Jo bieži viņi, manuprāt, saskarās ar to, ka viņiem kāds, kurš ir augstāks stāvošs vai vecāks par viņiem, neņem viņus nopietni un neuztur viņus nopietni tikai tādēļ, ka viņiem varbūt ir, vai mēs esam jaunāki par pieaugušiem cilvēkiem, abi divi, vai varbūt mums ir mazāka pieredze konkrētajā sfērā. Bet, un tad mūsu domāšana tas ir nedaudz noniecinājis, un mums šķiet, daudziem jauniešiem šķiet, ka ko tad es tur, vai arī ko tad mans tā viena balss, vai mana piedalīšanās, vai mana palīdzība tur mainīs tajā kaut kādā konkrētajā lietā vai sfērā, ko tad es tur, un tas tāds, man liekas, var piekrist tāds latviešu lietiņi, kas ir visur un vienmēr ir bijis, un manuprāt, ar to ir jācīnās, un kur labāk cīnīties pie saknes ar pašiem jauniešiem, kamēr mēs augam, kamēr mēs mācamies, un kāpēc nepamēģināt aicināt mums visiem kaut ko labu darīt. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Es domāju, ja mēs paskatāmies sociālajos mēdījos vai kur, tad ir viens problēmas, viens nepatikšanas, viss slikti, valdība, viss drausmīgi. Jā, tieši tā. Un es tev pilnīgi piekrītu, ka tas būtu jāmaina. Un varbūt vēl pāris vārdos, konkrētāk varbūt pasaka tieši, kāpēc, Reku Ogrišsalas ģimnāzijā daudziem paliek 18 gadi, tagad būs pašvaldību vēlēšanas, un kāpēc tas ir svarīgi, nedaudz vairāk interesēties varbūt par to politiku un kāpēc iet balsot? Tas izšķirs visu par to, kāda būs Ogres novada nākotne. Jo pie varas mēs redzam pasaulē, pie varas var tik dažādi veidi cilvēki, un tas var ietekmēt valsti vai novadu vai pilsētu dažādi. Un galvenais ir nekādā gadījumā neiet balsot tikai tāpēc, ka Kārlis tev pateikšu, aiziet nobalso kur par šitiem džekiem, viņi beig foršiem, tu pateiks, labi, forši. Un tā izdarīs daudz cilvēku, un tā dara daudz cilvēku, kas ir, manuprāt, ārkārtīgi nepareizi. Tev ir, tu esi individuāls, tu esi indivīds, tev ir savs unikāls domu gājiens, tev ir jāizlem, ko tu gribi redzēt, ko tie cilvēki sola vai uz ko viņi ir spējīgi. Vienmēr jāizvērtē, ko viņi ir izdarījuši, jo, kā mēs zinām, solīt var ļoti daudz ko, sola daudz cilvēku, visu kaut ko sola, bet tikai varbūt dažreiz daļa no tā piepildās, un tas ir visas tās lietas, visas opcijas ir jāizvērtē, un tad jāpieņem tas lēmums, kas tev šķiet tev visatbilstošākais, un tad ej nobalso, un ceri, ka, ja varbūt tie cilvēki tiks pie kloķiem, tad tas arī tiks realizēts. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, un tomēr tā kā Latvija ir demokrātija nevar strādāt, ja neviens kaut nedaudz nepainteresēsies par politiku, un tomēr es teiktu, ka tas būtu tieši jāņem kā kaut kāds valsts, tas ir uzdevums katram pilsonim vienkārši nedaudz painteresēties un iet nobalsot, un tad jau virzīsimies uz to pareizo pusi, un un tā kā podkāstam mēs ejam jau nedaudz beigām, es gribu nedaudz īsi ar tevi parunāt, vairāk nedaudz par tavu skatu punktu atpakaļ tieši par Ogrišsalas ģimnāzijas pašpārvaldes prezidents. Varbūt, ko tu gribētu mainīt skolas vidē vai kaut kāda jauna ideja vai ko tu gribētu, piemēram, pingpong turnīrs, es domāju, tas bija daudziem pārsteigums. Tas bija super, paldies Markusam un pārējiem, tas bija vienkārši bomba.
ienākt skolā un redzēt, ka skolas foijē viss lielais ir kā kolizeums, un tur visi iet ārdās, skatītāji lauž krēslas no sajūsmas, tas bija fenomenāli. Jā, reku mēs varam piekrist, es pats arī biju sajūsmā par pašu pingpongu turnīru, un tas tā kā, pingpongs jau, es teiktu, Latvijā nav tas populārākais sporta veids, zināmākais, bet reku šāds interesants pasākums var vispār, es teiktu, mainīt to skolas vidi. Tieši tā, tad visvienkāršākās lietas parasti ir tās efektīvākās. Jā, un varbūt, nezinu, tavas domas vai kā, varbūt par kaut kādu jaunu ideju vai kā kaut kas, ko tu varbūt gribētu redzēt vai ieviest skolas, ģimnāzijā, kaut ko, varbūt kaut kas jauns tev ir. Man šī tēma par pašpārvaldi ir pēdējā laikā pārvērtusies par nelielu sāpi. Markus man piekritīs, viņš smaida tur fonā. Sāpe ir tāda, ka mums, manuprāt, trūkst tā skolas gara. Varbūt tu vari piekrist. Es nezinu, vai tas varbūt ir tādēļ, ka mēs esam tik ļoti daudz, gandrīz 700 cilvēku, 640, 650. Tas ir ļoti daudz, mums ir tik liela ēka, ļoti skaista ēka, man ļoti patīk ēka, bet viņi ir nedaudz bezpersoniski, es atļaušos teikt. Viņi ir ļoti vienādi un vienādās krāsās, toņos, bet kas nav slikti, viņi ļoti moderni, viss ir ļoti stilīgi. Bet varbūt man tāda doma ir, ka tas varbūt ir kaut kā atņēmis skolēniem kā kopumam kaut ko tādu solidaritātes sajūtu, kas mums kā pašpārvaldē ir ļoti liedzis būt veiksmīgiem. Pēdējos 2 gadus laikā, protams, ir bijuši daudz superīgi pasākumi, ir daudz balvas, protams, ir visapmeklētākās un visiem viss patīk un viss tā tālāk. Protams, ir kur vēl augt mācīties tā tālāk, bet jā, tā vēlme un tā lielākā varbūt sāpe ir kaut kādā veidā dabūt to dzirkstlīt, lai katrs trešais skolā, kuram šķist, ka viņam liktos tas, ka pašpārvalde taisa kaut ko reāli foršu. Viņi cenšas un ir vērts aiziet uz tiem pasākumiem, un tam ir daudz dažādu iemeslu, manuprāt, kāpēc tas neizdodas. Vienam tu droši vien varētu piekrist tas, ka mums vienkārši fiziski nav laika skolēniem. Mums ar jauno skolu 2030 programmu ir tika aizņemtas dienas, tika piebāsts stundu grafiks, un papildus tām visām stundām vēl ir jāmācās mājās ļoti ārkārtīgi daudz, ka, daudz vienkārši nevis tas, ka viņiem nav gribēšana, viņiem nav laika, un, protams, skola ir prioritāte vienmēr, un tad daudzas mūsu rīkotās lietas atpaliek, jā, un tas šobrīd arī cenšamies to nedaudz skolas garu uzkurdīt uz to pēdējo mēnesi ar, piemēram, pasākumiem kā Otalants, starp citu shameless plug 8. maijā Ogres valsts ģimnāzijas konkurss Otalants, ciemiņos žūrijā Raimunds Vējonis, Iluzionis Ceģus un Lantras Stafecka. Un, jā, bet turpinot par to, tas, ka mums vienkārši nav laika daudziem skolēniem iesaistīties tajā, ko pašpārvalde varbūt var izveidot. Pašpārvaldes laiks arī ir limitēts, jo mēs paši arī esam skolēni, mēs nevaram visu dienu tur kaut ko darīt un veidot. Un tā noteikti tā lielākā vēlme par pašpārvaldi ir kaut kā atgriezt to skolas garu, tas, ka jebkas, ko mēs varbūt varam izveidot, ir aktuāls un apmeklēts un atbalstīts, jo mēs varam, Marko mums izgāja tikko visām skolas klasēm cauri, un viņš pajautāja visu kaut kādus jautājumus, mums ir anketa ar vairāk nekā 500 atbildēm, kas ir vienkārši insane, bet mēs varam daudz ko no tā mācīties un darīt, bet mēs esam saskārušies ar to, lai arī mēs izdaram to, ko citi grib, tik un tā nav tas atbalsts, lai arī mēs paklausāmies un izveidojam taisni konkrēti tieši to pasākumu, ko mums reāli pieprasa un prasa, nav apmeklējums. Nav cilvēku, kas to grib. Un tad tas viss vienkārši ieiet tādā paradoksā, ka grib cilvēki kaut ko mēs veidojam, bet cilvēkiem nav laika, viņi grib kaut ko savādāk, un tad tas viss iet lielā mučkulī, un jā, tas viss, man liekas, aprobežojas ar to, ka nav tā ticība un nav tā saiknes starp pašpārvaldi un skolēniem, ko mēs vēl joprojām vienkārši cenšamies eksperimentēt. Tikai 2. gads pašpārvaldē mums ir, es domāju, tie, kas pārņems grožus, būs iemācījušies gan no manām kļūdām, gan no
citu kļūdām daudz, un es ceru un novēlu veiksmi izdarīt vēl labāk nekā es, jo tas pārklāts potenciāls šajā jaunajā skolā ar visām iespējām ir vienkārši milzīgs. Jā, tā kā ļoti cieši esi ar mūsu skolas pašpārvaldi. Man veidojas tāds jautājums, kāpēc tu tieši izvēlējies, vai kāds ir tas iemesls, kāpēc tieši Ogresvaldes ģimnāzija kā vidusskola, un varbūt kā maza reklāma, varbūt kāpēc citiem vajadzētu iet un mācīties tieši šajā iestādē? Tas iemesls, kāpēc es paliku Ogresvaldes ģimnāzijā, ir pavisam vienkārši, tāpēc, ka uz Rīgu es pēc 9. klases negribēju doties. Es nebiju tik akadēmiski labs, lai dotos, nezinu, tur uz 3. ģimnāziju vai 2. vai 1. vispār. Man tas ir kā zvaigznes, līdz zvaigznēm tiekties. Tāpēc es sapratu to, ka ir vislabāk palikt tur, kur es esmu. Man tajā brīdī bija superīga klase. Protams, tā klase izjuka un mēs samainījāmies. Es paliku ģimnāzijā, 10. klasē es vēl biju vecajā ēkā. Bet atbraucot atpakaļ pēc Amerikas, izvēlējos atkārtot gadu, gāju 11. Nevis pat taisno 12. Un man vienkārši vēl joprojām ir nedaudz šoks par to, ka mēs mācāmies tādā skolā, kas ir, tu piekritīs, tas ir vienkārši privilēģija. Tas ir visizcilākais vārds salīdzinot ar gandrīz jebkuru skolu Latvijā. Tikai par telpām runājot, protams, iespējas arī daudz kur citur arī ir fantastisks, tikai par telpām tas ir vāks, tas ir neiedomājami to, ka tā ir tikai vidusskola, ka kaut ko tādu, visādas dažādas lietas, ir aparatūras, ir datori, ir visādas tehnikas, ir tehnoloģijas, ir viss kaut kas pieejams, viss, ko var iedomāties un vajadzēt skolānam, laboratorijās vai jebkur ir. Mums ir, un tas ir, man liekas, tā fantastiskākā lieta, tā bāze, lai mums kā skolāniem dotu vietu izaugsmē. Jo tas, ko es iepriekš minēju par saviem klasesbiedriem, mani klasesbiedri ir reāli fantastiski un ļoti izglītoti cilvēki. Viņi izmanto visas šīs iespējas. Man ir klasesbiedri, kas iet uz ķīmijas laboratoriju un taisa tik interesantas lietas, par ko pa lielam, man liekas, vidusskolā pat nebūtu jāmāk tā darīt, un viņi to māk un dara. Un tas ir vienkārši tā mana varbūt ir tā mana reklāmiņa varbūt būtu tas, ka Ogresvaldes ģimnāzija ir vieta, iespēja vieta, kur tu vari izmēģināt izdarīt gandrīz visu, jo mums tas piedāvājums un ir tik plašs un mums ir fantastisks, man liekas, atbalsta personāls, cilvēki, kas ir pie grožiem, ir spējīgi palīdzēt, kas ir, nezinu, Aneta Ezerieta, Maija Vilnīta, Dace Zemīta, daudzi šie cilvēki, kas vēl ir Ligita Millera, Elīna Legsdiņa, Zanda skolotāji, daudzi spēj palīdzēt, un tad ir klases un priekšmeta audzinātāji, kas vispār ir super un arī lietpratēji savā jomā, un es jūtu to, ka viņiem pašiem to patīk darīt, kas ir tas iedod to pacelāto noskaņojumu un vēlmi mācīties, kā jau tas arī, ko es minēju par sportu. Ogresvaldes ģimnāzija, man liekas, ir panākusi to foršo lietu, ka viņi ir izveidojuši mācību procesu, lai arī kāda mums tā būtu programma, ko mums valsts piedāvā Skola 2030, viņi ir šīs visas iespējas apkopojuši, viņi ir to izdomājuši, to visu Rubiku kubiku ir salikuši tā, ka, man liekas, ir diezgan superīga vieta izaugsmē. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Es arī kā Ogresvaldes ģimnāzijas skolnieks varu pateikt pilnīgi to pašu. Iestāde pati brīnišķīgi, moderna, ar tehnoloģijām, viss perfekti. Klase man arī ir patiešām brīnišķīga, ļoti atvērti, jauki, komunikabli, draudzīgi. Un arī paši skolotāji un administrācija. Es nevaru par jebko sūdzēties, un viss ir patiešām labi. Un, Kārli, tev pēdējais jautājums. Tā kā šis ir vēl pirmais podcasts, arī pats vēl šim trenējos. Varbūt ir kaut kāds cilvēks, vai tu gribētu dzirdēt, redzēt arī šajā podkastā, vai kaut kāds ieteikums tev arī kā šeit uzstājoties, kaut kāds komentārs varbūt. Kādu cilvēku, kuru varētu būt interesanti parunāt šeit? Ja tas varbūt ir no skolas viedokļa, tad varbūt
kāds no vadības gala varētu būt interesanti. Jo, lai arī cik daudziem skolēniem es saku priekšā, nebaidoties no vadības, mūsu vadība īstenībā visi ir ļoti mīļi un forši cilvēki. Viņi varbūt tiešām ir darba laikā nopietni, bet tas nenozīmē, ka viņi nejauka vai jums grib kaut ko izdarīt sliktu. To ir iemācīties svarīgi, bet man liekas, katram no vadības ir diezgan interesants stāsts, vai nu direktoru, vai nu Aneta Ezerieta, vai Maija Vilnīta. Tur cilvēkiem ir tiešām ļoti interesants stāsts un tās divas pieredzes, un viņiem var forši papļāpāt, bet tas, kā es gribētu, man liekas, redzēt, esot kā pirmais viesis, redzēt šo podcastu, ir kā vieta, nevis kur tikai varbūt apspriežam kaut ko aktuālu, bet vai arī no pieredzēm, par pieredzēm runājot, mēs cilvēku klausītāji var kaut ko iegūt, kaut kādu informāciju jaunu, varbūt kaut kas tāds interesants, tāds knifiņš vai jebkas, kas cilvēkiem iedot to iespēju uzskatīt šo podcastu par vērtību. Tā kā es domāju, katrā cilvēkā ir kaut kāda tā vērtība, ko viņš var izdot ārā, un tā kā man ir tiešām liels gods būt pirmajam šeit, un paldies par uzņemšanu. Es ceru, ka kaut kādu vērtības jums iedevis, un novēlu jums, džekiem, tiešām malači, lai jums šitais viss izdodās, jo man liekas, ka tā kā mums tā auditorija ir, kas šo klausītos, jums tikai šis viss ir jāizgrūž viņiem, un jāpieskarās ikvienam no viņiem, aiciniet visdažādākos cilvēkus, mākslas, sporta, mūzikas jomās, jebkur akadēmiskajās jomās. Interesanti būs jums, un super lieta, Džek. Un tad kā uz noslēgumu jautājums par šī podkasta nākotni. Vai šim podkastam ir plānots, vai ir kaut kāda doma par kādu nosaukumu vai kaut ko tam līdzīgi, jo tas ir tas, kas uzrunās tās jauniešu ausis, jo, kā jau teicu, jums ir šeit kaut kas superīgs, kas briest, tāpēc tam vajag izsprāgt ar kaut ko tādu nosaukumu, tāpēc, ko jūs esat domājuši? Protams, podkāsts nevar pastāvēt bez nosaukuma, bet tā kā šī ir vēl pirmā epizode, mēs vēl ejam šai skolai cauri, šī ir pilnīgi jauna pieredze. Pašlaik mums ir podkāsts bez nosaukuma, bet laika gaitā, protams, mēs izdomāsim kaut kādu bombu, kas patiešām, manuprāt, piesaistītu pašus klausītājus un kaut ko saistošu. Jūs pat varat uztaisīt kaut kādu tur ieteikumus, lai iesūtu vai tam līdzīgi. Jā, arī klausītāji, paldies, kad esat šitik tālu tikuši klausoties divos kārļos. Jā, tas gan. Prieks būtu dzirdēt varbūt kaut kādu atsauksmi, komentāru vai kā, varbūt jūsu ideju, viedokli vai kā, ko uzlabot, ko vēlētos redzēt vai kā. Un arī, kā kopumā patika, un varbūt par to pašu nosaukumu varbūt kaut kas galvā nāk, bet tā kā es gribu milzīgu paldies pateikt, ka skatījāties, un es gribu vēl lielāku paldies pateikt Kārlim, bija ļoti paldies tev, epizode.